aiziet dodos ceļā uz Dubultiem. 10 minūtes pār 12. Es dodos no Kolksraga. Lūk, kā izskatās izkalotas laivu ribas. Pagājuši gadu un citus gadus varēja mierīgi vēl iet gar šejieni apkārt. Un tagad cik daudz jūra paņēmusi tagad uz zemi. Esmu nonācis pie Melnsila upītes. No šeit būs jābried cauri. Noiet jau 14 kilometri. Nu, atvaisināšu tagad kājas. Nu ko, brīdīsim. Labi sajūta. Ak, maz kurkulīts. Jāiet painās. Es dodos tagad tālāk. Man kājās ir krokši. Paiešu pāris kilometrus līdz nākošai upītei. Ir jau noiets 21 kilometrs. Es sasniedzu Pilsupes ieteku jūrā. Tur ūdens līmenis izskatās ļoti dziļš. Šeit vismaz ir patīkamāk būs izbrist. Esmu nogājis jau 29 kilometrus. Līdz Rojai palikuši 3 līdz 4 kilometri. Vairs ko iet, kur varēšu arī atpūsties, atvilkt elpu, ieturēt maltīti un doties tālāk, jo es gribu turpināt ceļu pa nakti, bet es nezinu, vai tas man sanāks, jo aizmugurē ir diezgan liels mākonis, un nevar zināt, vai šis mākonis tiks man, vai vienkārši paies garām. Jo ar tiem laikapstākļiem neko nevar paredzēt.
Tā kā, jā, redzēsim pēc laika, kā būs. Tur var redzēt tālumā mazliet rojas lielo zīmi. Var teikt, ka es tagad roju pametu un dodos uz jūras krastu. Šo ceļu iešu. Tikko nosmidzināju, tāds smalks lietutiņš, ja pāris pielīdz, teiksim, tā gribēju patvērties šeit tieši un uzvilkt sev somas lietus pārvalku, tāpat arī sev lietus mēteli uzvilkt, bet nevajadzēs pagaidām, jo pārtrauca līt. Kā turpina ceļu. Ir jau noieti 45 kilometri 11 stundās, kas nav slikti, jo es cenšos izbaudīt šo pārgājienu. Jūs vienmēr skaists. Esmu nonācis atkal pie putnu novērošanas vietas. Tāpat šī zīme uz to virzienu, kur es eju. Esmu sasniedzis Mērsragu, noiet 64 km 16 stundās. Atpūtīšos te kādas 2 stundiņas vismaz. Ja ne vairāk, uzliešu hamaku, pagulēšu. Labrīt! Jau 7 no rīta. Es guļu savā hamakā. Ir arī moskītu tīkls uzlikts, lai pasargātu no kukaiņiem. Mēģināšu pagulēt kādas 2 stundas, un pēc tam, kad 9 pāri, jāsāk būs taisīties, lai dotos tālāk ceļā uz Dubultiem. Esmu ceļā uz jūru. Pametu tagad Mērsragu. Ir noiet aptuveni 70 km 23 stundās. Iešu gar jūras krastu. Ir 2 varianti, pa kurien iet. Iet pa taku kādu meža. Un lai tevi koš visādi knišļi. Vai iet gar jūras krastu un cepties saulītē. Super! Lietus līst. Pagaidām smidzina. Bet no tās puses noteikti nāks lielāks gāziens. Es pat labi nezinu, ko darīt šajā situācijā. Vilkt raincoverus virsūs
somēm pašam sev virsū, vai vienkārši atvaisināties un turpināt ceļu. Tagad atpūšos Bērsciema autobusu pieturā. Ārā joprojām smidzina. Reiz izlēms uzvārīt savu ūdeni, lai pāvestu pastoru dārziņiem. Jau vajag kaut ko sātīgāku arī pāvest. Un tad pēc tam pamazām jātaisās būs, lai dotos tālāk. Ir 100 km noieti 32 stundās un pāris minūtēs. Zīvārtiņu es vēl kā tādu neesmu pats sasniedzis, bet dodos diezgan lielā tempā uz priekšu. Es nezinu, vai 10 stundās es varētu noiet līdz pašam galam, kad dubultu sasniedzu, jo pagājuši gadu man bija tieši tāds rezultāts, ka 42 stundās esmu nogājis. Redzēs. Šī jau būs tāda skriešana vairāk. Jeb, raids solis tagad tiek spērts uz priekšu. Zīvārtiņu esmu sasniedzis. Zīvārtiņš ir sasniegts. Es te neapstāšos, es došos vien tālāk uz priekšu. Raitā solī. Saule augst. Man vēl pāris kilometri līdz dubultiem. Pat labam lēnā garā eju, mazliet piekliboju. Būs noteikti kāda nepatīkama tulzna uzmetusies, bet tas jau vienmēr piederās pie lietas, bez tām nekur. Esmu nonācis dubultos. Ir noieti 138 km, 41 stundā
un 35 minūtēs. Var teikt par pusstundu ātrāk nekā pagājušajā gadā. Pēdējie kilometri bija visgrūtāk iet. Nogurums, miegs nāk, un tu domā, cik vēl tālu ir jāiet līdz dubultiem. Bet es esmu to izdarījis, un tas ir pats galvenais. Tā kā es tagad došos atpūsties un tiekamies dabā. Čau!